Sveiki, mīļie draugi! Kāpēc sievietei apnīk vīrietis ik pēc 5 gadiem? Tā strādā tās hormonālā sistēma. Viņa vēlas sev blakus vīrieti, kurš attīstas, ar kuru kopā augt un ar ko viņai ir labi. Mani sauc Agnese Muižniece un laipni lūgti manā YouTube kanālā, kurā par godīgo un vērtīgo par sievieti viņas dzīvi. Stāsts ir nevis par to, kā sievietei nemitīgi augt, mainīties un attīstīties, bet par to, kā vecim augt un attīstīties. Sievietes mīļās, lūdzu beidziet sevi drāzt, ka esat ne tādas, ka neatbilstat kādam standartam. Standarti nav radīti mums. Konkurence, konkursi nav radīti priekš mums. Ja tev blakus ir vīrietis, kurš stāsta, ka tev ir kaut kas slikti, nahuj tādu vīrieti. Sieviete šodien ir padarīta par upuri, kas nemitīgi dzīvo iekšējos pārmetumos, salīdzināšanā, nezinot, kas ir pareizi. Drauga, tas ir domu mehānisms, kurā mēs esam izaugušas. Un šīs ir tās saucamās zemapziņas programmas, bet mēs to varam mainīt tikai kā pieaugušas sievietes šodien apzināti izsekojot šīm domām savā dzīvē. Tici man, terapeitu tev nevajadzēs. Kad tu pati šo visu mehānismu sapratīsi, tu pati sev kļūsi par dziednieci, terapeiti un par guru. Sieviete, kura apspiež savas emocijas, ir iedresēts dzīvnieks, bez savām domām un izvēles. Viņās tādas mūs padara sabiedrības šabloni. Tādas mūs padara mūsu pieredze un traumas par bailīgām un nevarīgām. Burtiski kā slazdā mēs dzīvojam, bet neviens jau mūs tajā netur. Un man tev ir biļete, kā tikt no turienes ārā. Uz to dzīvi, kuru tu pati izvēlies radīt, kā pieauguša sieviete, pieaugušas sievietes ķermenī. Tas ir uzņemties atbildību par savām domām un par savām izvēlēm. Tas ir kā treniņš ikdienas. Un tas, mīļās meitenes, ir mans dzīvesveids jau gadiem. Tāpēc uzskatu sev par atbilstošu un kvalificētu, lai vadītu pavasara projektu Kvantu lecienu sievietes labsajūtā. Ne tikai mana dzīve ir pilnībā mainījusies, bet arī manu klientu dzīves ir pilnībā mainījušās. Bailes aiziet, trauksme pazūd, notiek ķermeņa pašizdziedināšanās procesi, atraisās dzīves spēks, pieplūst dzīves iespējas, kolosālas attiecības, finansiāli nodrošināti projekti. Tā ir normāla sievietes dzīve. Sieviete, kura dzīvo ar jaudu, ar spēku, ar garšīgu enerģiju, kura prot izveidot attiecības bez skolas un īpašām sieviešu mācībām, jo iekšā mūsos ir pilnīgi skaidrs, kā mēs vēlamies dzīvot, kas ir pareizi un kas ir nepareizi priekš manis. Nevis manas mammas, tantes, omītes, māsītes vai draudzenēm. Mīļās meitenes, mēs katra esam individuāli. Šodien tāds teiciens modē autentiskas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs patiešām mums katrai ir savas haķelkas, tāds foršs vārds ir, savas gribēšanas. Un viņas nav jāsalīdzina, nav vajadzīga atļauja, vai es to drīkstu, vai man tas der. Tas ir par mani, un man tas sev ir jāatļauj. Ir ļoti smalki mehānismi, kuri strādā meitenes mums, jo vienlaicīgi mēs spējam domāt par visu. Arī tagad, kamēr tu manī klausies, tu jau esi izdomājusi vēl vairāk savas dzīves sfēras. Tieši tāpēc pavasara projekts Kvantu lecienu sievietes labsajūtā ir tā uzbūvēts, ka viņš nav tikai par fizisko ķermeni un ēšanu, piemēram, vai tikai par šiem smalkajiem procesiem mūsu domās, bet ieskaties programmā. Tur ir gan par to, gan par mūsu enerģētiku, gan par mūsu mentālo lauku, gan par fizisko mūsu veselību un vēl par attiecībām arī ar vīrieti. Jo ir būtiski šodien saprast un atļaut sev dzīvot tā, kad es saprotu, kas ir sievietes būtība un kas ir vīrieša būtība.
Tas ļoti, ļoti atšķirās no iemācītajiem standartiem. Laipni lūgtas visas, kuras vēlās atgūt savu psihisko spēku un līdz ar to savu dzīves spēku un jaudu. Ieskaties aprakstā, iepazīsties ar programmu un laipni lūgtu pievienoties šajā jaudīgajā pavasara projektā.